SMS Kredita LV futbola virslīgas 11. kārtas vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. 5. vietā Tedijs Suraģis no Rīgas Daugavas. Savā laukuma pusē neveiksmīgi spēlē Liepājas Metalurgs un Suraģis par to soda liepājniekus ar precīzu sitienu no soda laukuma robežas. Ventspils spēlētājs Vadims Inčuks 4. vietā. Līdzīgi kā iepriekšējā vārtu guvumā, arī šeit kļūdās pretinieku spēlētāji un Vadims skaisti apspēlē aizsargu un sit precīzi vārtos. Un tagad Jūrmalas Spartaks, kas nepārstāja gūt skaistus vārtus. Topa 3. vietā Viktors Morovs, kurš pēc teicamas partneru piespēles neatlaidīgumu bezbailīgi skrien uz bumbu, un tas vainagojas vārtu guvumā. Topa 2. vietā atkal Jūrmalas spēlētājs, bet šoreiz no futbola kluba Jūrmala. Tas ir Sergejs Mišins ar izcilu precīzi izpildītu soda sitienu. Pāri mūrim un pāri vārtsargām. Un jau 3. reizi pēc kārtas topā uzvar Jūrmalas Spartaka pārstāvis. Šoreiz tas ir Kevin Andrejs Mena. Ar pirmo pieskārienu viņš gaisā apstrādā bumbu, bet ar otro nevainojami precīzi raida to vārtos. Vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. Tiekamies 12. kārtā.